Sveiciens handbola karuseļu skatītājiem, draugiem. Turpinam iesākto mini karuseli. Šodien esam krēslā iesēdinājuši Rolandu Ivanovu, rietumu komandas vienu no balsojuma līderiem. Un Rolandam ir arī blakus sēdētājs parādi. Un tas ir neviens cits kā Lebrons Džeims, bet ne tas, kurš spēlē basiņu. Tā kā, čau, Roli. Čau, čau. Čau visiem skatītājiem. Tu arī esi iemācījis pateikt čau, jeb nē? Viņš, tas viss procesā ir noteikti. Es domāju, viņam laiks nepieciešams šo jaunskundī. Labi, nākamgad uz zvaigžņu spēli pratināsim Lebronu. Noteikti. Tu ko laižam? Jautājumi tie paši, kas iepriekšējiem dalībniekiem. Kā tev patika pagājušā gada zvaigžņu spēle? Kādas atmiņas saglabājušas? Principā joprojām tās atmiņas diezgan siltas un pašam ļoti patikās. Un es biju pārsteigts par to, ka atsaucība bija gan no skatītājiem, gan no spēlētājiem tiešām liela bija. Un, manuprāt, tas ļoti labi bija izdevies un tās pozitīvās emocijas jau kādu laiku bija. Pats pasākums, tā spēle patika. Varbūt brīžiem gribējās tā, lai nedaudz viņa saspringtāka būtu brīžiem, ja? Lai tā arī pašiem skatītājiem būtu tas interesantāk, bet noteikti tās ļoti pozitīvas emocijas un no organizētības puses arī 10 no 10. Viss bija perfekti. Tā kā šogad latiņi jātur tikpat augstu, lai arī būtu 10, vai ne? Veči, jums būs grūti veči noturēt, bet es ļoti ceru, ka būs vēl labāk. Daram visu, lai būtu viss vislabākajā kārtībā un lūdzu arī cenšās. Tā kā domāju, ka viss būs feini. Klausies, vari nosaukt 3 spēlētājus, bez kuriem zvaigžņu spēle tavuprāt nebūtu iedomājama? Tā grūti pateikt. Es personīgi gribētu būt pēc iespējas vairāk Jūrmalnieku vai Ogrēniešu, ja tie man tā kā sirdī tuvāk ir. Bet, žēl, ka nebūs Egils, ja, jo galu galā viņš ir MVP pagājušās spēles. Viņš žēl, ka tā. Ko es personīgi gribētu redzēt, tad varbūt no savām iepriekšējām komandām kāds spēlētājs, ja skatās iepriekšējās spēles LSPA, tur varētu, kaut gan tur tā puskomanda jau izmainījusies, ir tāpēc grūti pateikt. To pašu Raika Puriņu gribētu redzēt, jo viņš būtu pelnījis, jo pagājuši gadu viņš nevarēja spēlēt, viņš bija uztaisījis mums šo burvīgu pasākumu, tad viņš noteikti būtu pelnījis. Viens no viņiem, tad noteikti no mūsu spēcīgākās komandas, Andis Ērmans. Pikaču, atceramies. Pikaču arī, jā, Pikaču. Noteikti Jūrmalnieku kādu gribētu redzēt arī. Steinberg to pašu mūsu gotiņu. No Ogres. Atraktīvos čaļus. Jā. Kā tu domā, cik spēlētāji līdz balsojuma beigām saņems vismaz 1000 balsis? Tārts tiktēs 47, ja? Laikam es neatceros. Un tad es domāju, nedaudz vairāk būs 48, teiksim tā. Piefiksējam, un tagad tāds konkursiņš mini handbola karuseļu dalībniekiem. Balva no Sinotip sporta bāra, dāvankarte. Kā iepriekšējās dienas neesmu teicis, tā arī turpin klusēt. Ir vērts pacensties trāpīt precīzi, cik vārtu kopā zvaigžņu spēlē iemetīs abas komandas? 108. 108 vai 180? 180 varbūt nākošu gadu, bet šogad 108. 108, piefiksējām. Labi, paldies tev, ka pieslēdzies. Paldies arī Lebronam, lai veiksmīgi tiekamies Ludzā. Čau! Jā, čau, paldies!